bet trešais sirdīsts, sirdīsts, sirdīsts. Divi domāja laika man tu kā gūt, trešais naktīs raudāja, tā nevar būt, tā nevar būt, kad cilvēcība zūd. Aiztreide viņām jūrā miesim mēs, tā gūsim mantu savās dvēselēs. Un stikla kalnos kāpjot, kājas neslīdēs. Dievs palīdzēs. Divi brāļi laimīgi garām iet, bet trešais zina, viņam lielā dzīves mīkla tagad jāatmīt. Viņš maudusies, neiet dūkstā, neiestiet. Sirds viņu vada, viņam sava laime jāsatiek. Aiztreide viņām jūrā miesim mēs, tā gūsim mantu savās dvēselēs. Un stikla kalnos kāpjot, kājas neslīdēs. Dievs palīdzēs. Aiztreide viņām jūrā miesim mēs, tā gūsim mantu dvēselēs. Un stikla kalnos kāpjot, kājas neslīdēs. Dievs palīdzēs. Bērni, jums katram reiz dzīvē būs tāds kalns, kurā būs jāuzkāpj. Un ja jūs klausīsiet savu sirdi, jūs tajā uzkāpsiet. Tas bija varētu. Pasaka garā upe. Kādā lauku sētā vienai mātei bija divas meitas. Īstā meita un pameita. Savu īsto meitu māte lūpināja. Viņai tika gardākais kumos. Viņa vienmēr bija skaisti saposta. Viņai ļāva slinkot un gulēt līdz pusdienas laikam. Mātes meita bija ļoti pūcīga, ja kaut kas nenotika viņai pa prātam. Toties pameita cēlās ļoti agri, pirms saule vēl uzliekusi, steidzās apdarīt mājas darbus. Labu vārdu mājiniekiem, ko sacīt, viņai bija vienmēr, lai cik piekususi viņa būtu. Visi viņu mīlēja un loloja, tik ne pamāte un viņas meita. Ja mājās visi darbi bija apdarīti, tad viņas pameitai lika darīt nevajadzīgus darbus, par ko bārnīte ļoti skuma.
Vienā tādā reizē pameitai bija jālasa no pelniem pupas ārā. Viņa cauru dienu dzīvoja raudādama, kamēr tās no pelniem izdabūja, bet viena pupa tomēr bija palikusi nepamanīta. Pa nakti šī pupa pelnos bija izaugusi līdz pašām debesīm. No rīta pameita bija pirmā kājās. Viņa priecājās par garo pupu un uzkāpa pa zariem debesīs. Debesīs uzkāpusi nonāk plašā pļavā un sastop lielu baru zirgu. Zirgi bija aplam izslāpuši. Skriešu skrēja meitenei pretim, lūgdamies padzirdi mūs. Bārenīte pie svešās mātes darbos ieradusi, tūdaļ aizticēja uz aku, paķēra spaini un iesmēla ūdeni. Padzirdinājusi zirgus, devās tālāk, cerēdama satikt kādu cilvēku. Gāja un uzgāja govju baru. Govis ilgi nebija slauktas. Skriešu skrēja meitenei pretim, lūgdamies izslauc mūs. Bārenīte izslauca govs un devās tālāk. Gāja, uzgāja aitu baru. Aitas sen nebija cirtas. Skriešu skrēja meitenei pretim, lūgdamās apcēp mūs. Bārenīte apcīpa aitas un devās tālāk. Gāja pa svešo pasauli, uzgāja abru ar mīklu un nekurinātu krāsni. Abra lūdzās izcep maizi. Bārenīte knaši samīcīja mīklu, izkurināja krāsni un izcepa maizi. Paņēma vienu pupulīti līdzi un steidzās tālāk. Gāja, nonāca pie ābeles. Tai zari ābolu pilni, kā vai lūst. Ābele lūdzās atvieglo mani. Bārenīte nopurināja ābelei ābolus, vienu nokoda un gāja tālāk. Gāja, nonāca pie skaistas mājas. Pretī viņai iznāca nama māte, saulainām acīm, skaistā kleitā ar baltu priekšautu un jautā maigā balsī: Meitiņ, kur iedama? Labas dienas jūsu svētā. Gāju meklēt cilvēkus, atradu. Varbūt šajā namā priekš manis kāds darbs atradīsies. Nāc pie mums. Mūsu namā katram ir kāds darbs. Katram ir tāds darbs, kuru patīk darīt. Ja patīk aust, tad šeit var aust. Ja gribās zemi kopt, to te var darīt. Ja gribās mācīties, tad atradīsies kāds, kas gribēs mācīt. Bārenīte ir ar mieru un paliek skaistajā namā. Skaistā nama iedzīvotāji laipni uzņēma Bārenīti. Izrādīja plašās tīrās un gaišās telpas un stāstīja: Nams ir tik skaists, cik savu darbu padarām ar prieku. Drīz vien Bārenīte, aptekot mājas soli, saprata, ka visus darbus viņai patīk darīt, bet visvairāk patika būt par izšuvējām. Tās stāstīja par katru rakstu, ko šuv. Augām dienām Bārenīte mācījās izšukt kreklus. Vējiem krekli ātri nodila, pat pasauli skraidot. Austrumam nederēja tāds pats krekls kā ziemelim, dienvidam vai rietumam. Katram patika savi raksti, sava krāsa, un tas bija stingri jāievēro izšuvējam. Citu dienu Bārenīte izšuva aproces pērkoņtēvā vai sniegt pārslu rakstus uz salatēva mētega aplokiem. Un pateicībā par darbu katrs sūtīja mazai izšuvējai sveicienus un laba vēlējumus. Izšuvējas zināja skaistas dziesmas. Tās iemācīja arī Bārenītei. Darbi vedās vēl labāk. Šajā namā kāda dziesma atradās vienmēr. Un atpūtas brīžos katram nama iedzīvotājam bija kāds mūzikas instruments, ko spēlēt un saspēlējoties radās skaistas dziesmas.
Pagāja gads, un bārnītai bija jāatgriežas uz zemes. Nama māte mīļi atvedoties, teica: par to, ka labi strādāji, es tev dāvāšu šķirstiņu un zizlīti, bet pielūko, šķirstiņu vaļā never, ar zizlīti nekur netiesi, kamēr neesi nokāpusi zemē un atradusi skaistu vietu. Bārenīte paņēma šķirstiņu un zizlīti, sirsnīgi atvadījās no labajiem nama iemītniekiem un gāja atpakaļ, lai kāptu zemē. Iet, satiek Ābeli, kura pacienā bārenīti ar gardiem āboliem. Ābele saka: tu man, meitiņ, iepriekš palīdzēji. Tavā zemē ābeles vienmēr augs labi un ābolu netrūks nekad. Ābele parādīja ceļu tālāk. Bārenīte patencināja, mīļi atvadījās un devās pa norādīto ceļu prom. Iet, satiek krāsni. Krāsnis cienā ar smaržīgu maizi. Krāsnis teica: tu man, meitiņ, iepriekš palīdzēji. Tavā zemē maize būs vienmēr un ļoti garda. Krāsnis parādīja ceļu tālāk. Bārenīte patencināja, mīļi atvadījās un devās tālāk pa norādīto ceļu prom. Iet, satiek aitas. Aitas saka: tu mums, meitiņ, iepriekš palīdzēji. Par to tev savā zemē būs labākā vilna. Aitas pavadīja meitiņu kādu gabaliņu, norādīja, pa kuru ceļu labāk iet. Bārenīte mīļi pateicās, atvadījās un devās tālāk. Iet un satiek govis. Tās cienā bārenīti ar siltu, veselīgu pienu. Govis saka: tu, meitiņ, mums iepriekš palīdzēji, tāpēc tavā zemē dzims govis, kas dos saldu pienu. Govis kādu gabaliņu viņu pavadīja un parādīja māju ceļu. Bārenīte patencināja, mīļi atvadījās un devās tālāk. Iet, nonāk plašajā pļavā. Tur viņai pretim skrien zirgi. Zirgi saka: tu, meitiņ, mums iepriekš palīdzēji. Tavā zemē dzims paši spēcīgākie un ātrākie zirgi. Sēdies mugurā, pārvedīsim tevi pār lielo pļavu. Bārenīte sēdās zirgam mugurā un ātri vien nonāca pļavas otrā pusē. Pateikusies un mīļi atvadījusies no zirgiem, bārenīte kāpa pa pupu lejā. Kad bija pārnākusi šai pasaulē, bārenīte meklēja jauku vietu, kur atvērt šķirstiņu un pieklaudēt ar zizlīti. Skaista meža malā bārenīte beidzot atvēra šķirstiņu. Un ko jūs domājat? No šķirstiņa kā saules vilnis izcēlās skaista pils un mirgot iemirgojās kalna galā. Meitene atvēra vārtus un iegāja pilī. Istabā viņa paklauvēja ar zizlīti. Gadījās skaistas drēbes un viss pārējais, ko vien sirds vēlējās. No malu malām saradās labi cilvēki, kas gribēja palīdzēt jaunajai princesei darbos. Ābelēs auga gardi āboli, maize netrūka nevienam. Ātri vien izplatījās ziņa, ka jaunās princeses zemēs ir pati smalkākā vilna, govis dod saldāko pienu, un zirgi ir spēcīgi un ātri. Darbi šajā zemē vedās no rokas. Princese prata skaisti dziedāt un bija meistarīga izšuvēja. Pilī un tās apkārtnē tika ļauts uzturēties tiem, kuri mīlēja dabu, cilvēkus un darbu. Svešā māte un mātes meita uzzinājušas, ka bārenīte nu ir princese un dzīvo laimīgi savā pilī, viņu ļoti apskauda. Abas zemīgi apnāca uz pili un izvaicāja skaistajai princesei, kā viņa tādu bagātību iemantojusi. Princese izstāstīja, esot viņa uzkāpusi pa pupu debesīs,
un nama māte par darbu dāvājusi šķirstiņu un zizlīti. Izkološinājuši visu jo sīki, un māte lika arī savai īstajai meitai kāpt pa pupu augšā. Uzkāpa arī mātes meita debesīs, plašajā pļavā, un nonāca pie zirgu bara. Zirgi lūdzās, lai padzirgot, bet šī atteica: nav man vaļas, jāsteidzas laimi meklēt. Nonāca pie govju bara. Govis lūdzās, lai izslaucu, bet šī tik atbild: nav man vaļas, jāsteidzas laimi meklēt. Nonāca pie aitu bara. Aitas lūdzās, lai apcērto šīs. Šī atbild: nav vaļas, jāsteidzas laimi meklēt. Nonāca pie maizes abras un krāsnes. Abra lūdzas, lai izkurinot un izcepot maizi. Bet šī tik atbild: nav man vaļas abrā mīcīties, un laime jāmeklē. Nonāca pie ābeles. Ābele lūdzas, lai atslogojot tai augļu pilnos zarus. Bet šī atcer: nav man vaļas, nepanākšu savu laimi. Beidzot nonāca pie skaistā nama. Pretī viņai iznāca nama māte, saulainām acīm, skaistā kleitā ar baltu priekšautu un jautā maigā balsī: meitiņ, kur piedama? Nāku uz šajieni pastrādāt. Labi, ka nāc pie mums. Mūsu namā katram atrodas tāds darbs, kuru patīk darīt. Ja patīk aust, tad šeit var aust. Ja gribās zemi kopt, to te var darīt. Ja gribās mācīties, tad atradīsies kāds, kas gribēs mācīt. Īstā meita paliek skaistajā namā. Skaistā nama iedzīvotāji laipni uzņēma mātes meitu, izrādīja plašās tīrās un gaišās telpas un stāstīja: nams ir tik skaists, cik savu darbu padarām ar prieku. Nākamajā dienā pameita piecēlās, kad saule jau pusdienlaikā. Izvēlās no gultas un sauca: tur manas brokastis. Ja gribat, lai te strādājot, dodiet brokastis. Šajā namā katrs dara to, ko uzskata par nepieciešamu darīt. Skan atbilde no kādas darbistabas. Mātes meita saīgusi staigāja pa namu un nevarēja izlemt, kādu darbu darīt. Te iesāka vienu, te otru, bet līdz galam padarīt neprata neko. Nama iedzīvotāji vīzdegunai gāja ar līkumu. Tā pagāja viena diena, otra diena, bet mātes meita tā arī nespēja atrast darbu, kuru gribētos darīt, un gāja pie nama mātes nostumus. Un teica: nevaru te atrast darba, kuru gribētos darīt, tiešu atpakaļ uz zemi. Lai nākošreiz varētu šeit atrast darbu, novēlam tev labu gribēt, labas domas domāt, labu redzēt, labu dzirdēt, labus vārdus runāt, labus darbus darīt un labus ceļus iet. Mātes meita pateicās par vēlējumu, atvadījās no namas mātes un devās atpakaļ. Ceļš bija gārs, viņa vairs nesteidzās. Pa ceļam nesatika ne ābeli, kura pacienātu ar sulīgiem āboliem, ne maizes krāsni, kura dāvātu viņai maizes klaitiņu, ne govis, ne avis, ne zirgus, kas norādītu taisnāko ceļu. Viņa gāja, līdz beidzot nonāca lielajā pļavā, un beidzot arī pie garās pupas, pa kuru kāpa zemē. Mātes meita nokāpa svešā zemē pie svešiem cilvēkiem, kā bāriņi. Grūtā darbā viņa mācījās labu gribēt, labu domāt, labu redzēt, labu dzirdēt, labu runāt, labu darīt un labus ceļus iet. Līdz kādu dienu svešie cilvēki viņai lika no pelniem pupas ārā lasīt. Nākošā pasaka būs pupas, sāms un olis. Juhu!
Reiz Pupa, Sāms un Ogle nolēma ceļot pa pasauli. Ceļodami tie nonāca pie upītes. Kā tikt pāri? Sāms pārgulās upē pāri un teica, Laine Ogla ejot kā pa laiku. Ogla arī gāja, bet tikko tā tika līdz vidum, Sāms sāka degt, pārlūza pušu un Ogla iekrita ūdenī. Pupa stāvēja krastmalā un to redzēdam tā smējās, ka aiz smiekliem tai pārplīsa vēders. Par laimi pretim nāca skroderis. Pupa lūdza, lai sašuj viņai vēderu, un par piemiņu no Oglītes skroderis sašuv viņu ar melnu diedziņu. No tā laika Pupai vienā galā ir melna svītriņa. Kā saule, mēnesis un zvaigznes radās pie debesīm. Reiz labais dieviņš aiz gara laika iegriezies pie ciema kalēja, licis uzkalt apaļu ripu. Kalējas uzkalis, dieviņš iegrūdis ripu vēlreiz ēzē, lai nokaists ugunīgā zelta krāsā. Tad izgājis laukā uz pakalna un pakāris pie debesīm. Tā radusies saule. Tas noticis tajos aizlaikos, kad labais dieviņš ar nelabo vēl sadzīvojuši itin draudzīgi. Gājuši viens pie otra ciemos, reiz kaimiņos pie nelabā ciemodamies labais dieviņš no Ellas mīlesta dziras maķenieti pierēdis un sācis stāstīt, ka šim debesīs esot pilna klēts labības un ugunīgs zelta spīdeklis pie paspārnes. Nelabais arī stāstījis par savu bagātību, šim esot spoža sudraba sakta un vesela riekša graznu pērļu. Labais dieviņš aizgājis līdzi uz nelabā klēti un prasījis, lai dod šim tos dārgumus pacilāt, vai tie esot arī smagi. Nelabais atļāvis, labais dieviņš paņēmis sudraba saktu labajā rokā, pēļu riekšu kreisajā un kā sviedis, tā uzsviedz blakus saulē debesīs. Tā radusies mēnesis un zvaigznes. Šodien mēs varam dzirdēt ļoti daudz putnus, jo pavasars ir. Un īpaši skaists skan Lakstīgals balss. Nākošā pasaka ir par Lakstīgals skaisto balsi. Kad labais dieviņš radījis putnus, viņš licis katram izvēlēties, kādu tas spalvu grib. Visi putniņi klieguši vienā balsī, kādu nu katrs grib, un pat kāvušies savā starpā. Tikai Lakstīgala stāvējusi viena pati, pavisam klusu un nogaidījusi, kad beigsies tracis. Kad pienākusi viņai rinda iet pie labā dieviņa un teikt, kādu viņa vēlas spalvu, tad viņa teikusi, kādu man iedosi, būs labi. Labajam dieviņam patikusi tāda atbilde, un viņš teicis, ka viņai būšot zelta spalvas, kādas nav nevienam putnam, bet nu Lakstīgalai bijis pavisam slikti. Visi mednieki tikai viņu vien ķēruši un slodzījuši būrītī. Beidzot viņa aizgājis pie labā dieviņa un teikusi, lai dod viņai labāk vienkāršu spalvu. Tad labais dieviņš arī teicis, lai tev ir vienkārši pelēka spalva, bet skaista balss, par visiem putniņiem skaistākā. Ar savu balsi tu varēsi visus iepriecināt. Trīs mācekļi. Kādam tēvam bija 3 dēli. Tēvs viņus aizveda mācīties amatā. Kad dēli jau 3 gadus bija mācījušies, amatnieks iedeva pirmajam dēlam skaistu sainīti un teica, te būs tavs pirmais darbs, pēc 3 dienām esi atpakaļ. Arī otrajam dēlam viņš iedeva sainīti, taču netik greznu un piekodināja darīt darbu un pēc 3 dienām atgriezties. Trešajam dēlam meistars tāpat tad iedeva sainīti, bet jau pavisam vienkāršā papīrā. Un teica to pašu, pēc 3 dienām atnāca pirmais dēls. Viņš atnesa savu sainīti un nometa meistaram pie kājām. Sainītī bija ielikta māla pika, bet viņš no tās nekā nebija izgatavojis. Pārnāca otrais dēls, tas bija izgatavojis skaistu vāzi. Kad nu pārnāca trešais dēls,
Tad izrādījās, ka tas no savas māla pikas izveidojis paša meistara tēlu. Viņš sniedza to amata meistaram sacīdams: paldies par mācību skolotāju. Meistars bija ļoti sajūsmināts un priecājās par mācekļu labo darbu. No tevis dienās iznāks labs meistars. Vecais amatnieks priecājās arī par otro mācekli, kurš bija izgatavojis vāzi. Arī tam viņš izteica pateicību par labu darbu, bet nopēla pirmo, kam bija viskaistākais sainītis ar vislabāko mālu, bet kurš nekā nebija varējis ne izdomāt, ne izveidot, jo nebija čakli mācījies. Mūsu pasaku stundu noslēgumā būs pasaka par liepu. Sanāk visi koki mācēja runāt un lūdza cilvēkus, lai viņus necērtot. Kāds vīrs iegājis mežā un gribējis cirst liepu, bet liepa sacīs: necērt mani, es pataisīšu tevi par ko vien tu gribēsi. Vīrs teica: labi, tad pataisi mani par kungu. Liepa viņu pataisa par kungu. Taču pēc kāda laika vīram atlicis būt par kungu. Gājis atkal uz mežu un grasījies cirst liepu. Liepa atkal lūgusies sacīdama: necērt mani, es pataisīšu tevi par ko vien gribēsi. Vīrs teicis: pataisi mani par karali. Liepa viņu pataisīs par karali, bet drīz arī tas viņam bijis par maz. Vīrs atkal devies uz mežu un grasījies cirst liepu. Liepa lūgusies sacīdama: necērt mani, es pataisīšu tevi par ko vien tu gribēsi. Vīrs teica: pataisi mani par dievu. Liepa sacījusi: meties četrāpus, tad pataisīšu. Vīrs nometies četrāpus, tajā pašā brīdī apaudzis ar spalvu un pārvērties par lāci. No tā laika Dievs staigā pa zemi lāča izskatā.